es aicinu Līgatnes sieviešu ansambli Mantojums. Vadītāja ir Dace. Ina, mēs jau vispār esam tā kā draudzenes. Bet Ina sūtīja balss ziņu, kurā viņa teica, meitenes ansambļu vadītājs, kad jūs nāksiet ar savu ansamblīti, lūdzu izdomājiet, ko jūs pateiksiet pašas par sevi. Iniņ, ko nu mēs par sevi šodien jārunā tikai par tevi. Es tik eleganti kā šī orhideja, un tā ir radošā dzirkstošais, lai palīdz radīt vēl un vēl. Un mēs šādi arī gribam piekukuļot, jo Iniņa mums ir mūsu koncertmeistarīte. Un tad arī palūksim tev mūs pavadīt. Dziesma Es brīnos, tāda nopietna, gandrīz vai kā Alfrēda Kalniņa brīnos es, bet es brīnos. Antona Bārdas vārdi. Par sauli Latvijā, cik santā ir spoža un jauka, man ir sāsīm nekļapīnumā, uz rudeni nokopta lauka. Es brīnos par mākoņiem Latvijā, cik skaisti tie pāri mums liecas. Un ietī to mazmainām mirdzumā, gan mājas, gan pakalnus piecas. Manā Latvijā, pati skaistākā, zeme mīļākā, manā Latvijā. Latvijā, cik kokus tas noliec ceļmīksnī, un ja tu to redzi un izjūti tā, vai zemes šo nemīlēt drīkstī. Manā Latvijā, pati skaistākā, zeme mīļākā, tautas gara mantojumu. Un jūras bija tāds, ka viņi iedeva notis ar basa atslēgā pierakstītu melodiju. Un es iedomājos, ka mēs to nodziedāsim kopā ar laika ritmiem. Bet tā kā šeit ir tik daudz tādu dziedāt gribošu un arī varošu puišu, vīriešu, tad mēs uzaicināsim 4. un 5. pantiņā jūs pievienoties. Ja tu skaisti nedziedāsi, uzlaidīšu vanadziņu. Nu, jūs noteikti sapratīsiet, kad tas būs, un tad jūs pievienosimies. Cakulaina zīle dzied, Ines aizgala apdara. Cakulaina, 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 cakulaina zīle dzied. Cakulaina zīle dzieda. Lai diezi